cūku medības, kā jūs tad redzat, protams, sākās jau arī visu gadu mēs tad medījam mežas cūkus un sākot ar ziemu, tas ir ar zinēju medībām un arī kaut kādu novembru, decembru, janvāru, februāru lielākais akcents viss jāliek uz sivēniem. Tā arī šīs saimniecībā, lai tā populācija būtu kaut cik normāla, vai netiek medīts tā, kad jau visu to ziemas mēnešus vislielākais akcents tiek likts uz sivēniem un arī tikai sivēni tiek medīts. Nu, tas arī būtu pareizāk attiecībā pret to pašu populāciju, jo arī tad normāli notiek reprodukcija un dzīvnieki vienkārši, tas blīvums atkal tiek pavasarī atjaunos. Var arī šitādās situācijās arī, protams, skatīties, ja ir tāds 6, 7, 8 gadīgi kuļi kādu, ja tas blīvums normāls, lielo kuļu blīvums ir pietiekoši, tad var arī kādu 1, 2 dzīvniekus tādus paņemt arī no tās populācijas dotā momentā, dotā saimniecībā ārā, un arī tā var redzēt šajā vietā, ka te ir katru gadu 1, 2 medaļnieki nomedīti, un tomēr tās reprodukcijas un vairošanās un blīvumu neko neietekmē. Lai arī viņš sasniegtos 4, 5, 6 gadus tas kuļīts, tad, protams, viņš ir 3-gadīgs, 4-gadīgs kuļīts ir jāpasaudzē, viņš nav vienkārši jāmedī. Un tāds pasaudzējot var tikt arī pie ļoti lieliem rezultātiem, te zināms, ka lielākais kaut kāds 137 punkti vai ne, 138 punkti, kas ir, protams, no 110 punktiem sākās zelts. Bet, lai pie tādiem trofeju dzīvniekiem tikt, tad tomēr tas dzīvnieks tad ir jāpasaudzē un it kā jāizaudzē līdz tam vecumam, un arī kad riestu laikā tāds, ja tas kuilis ir tai barā, tad arī pēc tam dzimst ļoti veselīgi, arī pareizā laikā tie sivēni, nevis tā ir tādi 3-gadnieki tikai tai riestu laikā piedalās tajā, riestu procesā, tad, protams, arī sanāk kādreiz, ka pat vasaras vidū dzimst sivēni, vai arī pat jūlijā nomedījot, it kā liekas, ka tā ālauta cūka, bet izrādās, ka sivēni viņai vēl vēdrā. Tādi dzīvnieki, protams, jāņem ārā ir, un lai pa ziemu tur nepiedzimst, rudini nepiedzimst mazas sivēni, tad vienkārši nevar saprast, kas tajā mežā notiekās. Populācijai jābūt veselīgai, un arī šajā saimniecībā, kad tiek medīti galvenokārt akcents visu šo ziemas mēnešu uz sivēniem, to mēs arī jums tad parādīsim, tad ir viss kārtībā, un protams, arī ļoti liela nozīme ir limitam. Limitam tādam, kāds viņš tiek iedalīts, viņš, protams, viss arī jāatmedī. Tā dotajā saimniecībā visi limiti ir ļoti lieli un visi tiek atmedīti līdz pēdējiem dzīvniekam. Atmedījot limitu, jau mēs esam tādā uzreiz pozitīvā situācijā attiecībā pret zemju un meža īpašniekiem, kad arī tiek ļoti uzreiz samazinās postiem kā tādi, jo dzīvnieku skaits ir saregulēts normāls, vai ne? Arī, ja tas atļauj, un ja savā saimniecībā mēs paši visu to varam novērot, arī var, protams, paņemt virslimitu. Virslimitā, protams, tikai medī sivēns. Tur jau vairs nav runa par kādiem savādākiem dzīvniekiem, tikai medī sivēns. Tagad sanāk tas februārī vai ne, janvārī, februārī ņem to virslimitu, medī iepriekšējā gada sivēns, lai to dzīvnieku blīvumu noturētu normālās robežās, lai būtu mazāk kādu postījumu un lai varētu būt normālā harmonijā ar zemju un lauksaimniekiem dzīvot un nekad nebūtu nekādas nianses, kādas tādā momentā ir ļoti iezīmējušās, kad notiek dažādi strīdi savā starpā. Un tas ir, protams, tikai tāpēc, ja vienkārši nevar atmetīt to limitu, vai arī tāpēc, ka neatrod kaut kādu kompromisu. Jebkurā situācijā var atrast kompromisus un vienoties un varbūt to limitu palielināt, lai to dzīvnieku skaitu samazināt, bet, lai, protams, nevar atstāt mežu nekad tukšu, arī normālā situācijā ir jābūt tā, lai tie dzīvnieki mežā mums būtu un viss notiktos. Tātad baudiet šīs medības, vai ne, un, protams, ir situācijā kaut tāda, kad uzskat, kad vienās medībās jūs uz gaidu vai uz pieiešanu, ja jūs medījat, ja jūs nomedījat vairāk dzīvnieku, tas nesot ētiski. Es uzskatu tās pēdējās muļķības, ja jums ir limits jākontrolē, jums ir dzīvnieki jāmedī. Nevis tur kaut kādās galējībās jāaiziet, ja kādam acis sarkans, tad, protams, tas tam jāārstējās. Un turpretīm, ja ir vienu šāvienu, jūs cenšaties nomedīt 2, 3 dzīvniekus, tas ir absolūti neētiski, jo
jūs nevariet kontrolēt to situāciju, bet jūs konkrēti medījat 1, 2, 3, 4 dzīvniekus pie dzīvnieku bara šajā dienas laikā, un jūs saprotat, kam jūs šaujiet un ko jūs mediet, tad viss kārtībā. Un tāds šāviens, kas ir domāts ar vienu šāvienu vairākus dzīvniekus, tas tur absolūti nav ētisks un nav pieņemams normālās medību situācijā. Bet jūs variet medīt, protams, ir jāmedī, jo jūs ātrāk to populāciju, savu limitu nomedījat, jo tas ir labāk ne tikai jums pašiem, ne arī zemniekiem, visiem, kas tur tajā teritorijā dzīvo, bet arī, protams, vai pašai populācijai jūs ātrāk limitus nomedījuši, jūs jau kaut kādu laiku dodiet tiem dzīvniekiem atpūsties, vairs viņus netraucēt, viņi var normāli baroties un normāli dzīvoties par to mežu. Ir īpaši tādā situācijā, kā ir šeit, vai ne, kad ļoti bargas ziemas, vai ne, un tas, jo tas dzīvnieks mazāk tur stresā, jo mazāk viņš skraid, jo viņš ir veselīgāks. Ar vislabākiem novēlījumiem tieši jums. Skaists medību rīts. Šorīt atnākot redzējām, ka te ir 2 sivēni un 3 lielas cūkas. Un abas 2 mēs viņas te nomedījām. Vienu tepat uz vietu, vienu nedaudz salē. Lielās cūciņas aizbiznēja mums uz mežu. Un atkal nākamajā medību sezonā mums te ar meža cūku skaitu būs viss kārtībā.
Gatavs? 1, 2, 3. Really? Shorty.